Tad būtu jāatzīst, ka, manuprāt, nodokļu celšana šajā brīdī nav tā pati efektīvākā lieta, jo īstenībā pie tik zemja iekšējā patēriņa cerēt, ka mēs ceļot PVN dabūsim lielāku budžeta ieņēmumu daļu. Es domāju, ka nē, mēs drīzāk panāksim to, ka arvien vairāk uzņēmēju, arvien vairāk pakalpojumu aiziet tā saucamā pelēkajā zonā. Un arī skatoties, piemēram, uz vismazāk pelnošajiem vai tiem, kas saņem tikai pensiju vai kaut kādas pabalstus cilvēkiem, viņi arī visvairāk cietīs, viņi maksās attiecīgi par šo pakalpojumu vai preci vairāk. Tieši tos reālos izdevumus. Un es domāju, tas efekts tiks sasniegts. Otru roku varbūt kaut kādā veidā palielināt šos pabalstus vai ceļot to starpību, lai izlīdzinātu šo te zaudējumu šiem vismazāk saņemošajiem cilvēkiem. Es domāju, tas nav efektīvi. Protams, tā rīkoties var, matemātika vai bilants tur sanāks. Tajā pašā laikā man šķiet, ka tas nav pareizi no tāda attīstības viedokļa, jo īstenībā mēs patiešām kultivējam tādu nabaga kultūru un katrā ziņā mēs noniecinām darbu kā tādu.